jebkuras ciešanas, bet it sevišķi mīlas ciešanas var iedot milzīgu spēku, piepildīt savu karmisko uzdevumu šajā dzīvē beidzot. Lai tā notiktu, ir vajadzīgs milzīgs kvantu lēciens apziņā. Tieši tāds, kāds notiek no nerātnējām dainām uz spēka un svētuma dainām. Spārdiet kājām manu sirdi, miniet dziļi melnos dubļos, spārdīt spārdam nīktina mina, sirds spītīgi pretīm pukst. Pirmā reakcija vienmēr ir vainot partneri par krāpšanu vai pamešanu. Bet daudz augstāks līmenis ir koncentrēties uz savu karmisko uzdevumu, izpildīt, nevis skatīties, ko otrs dara vai nedara. Sitiet manu mīļu sirdi, dauziet stipri, nežēlojiet, sitiet krustu, sitiet šķērsām, mīlestība nesalūza. Kad būs iziets cauri jaunā līmeņa rakstiskajiem un konsultatīvajiem materiāliem, tu sapratīsi, ka sišanam bija ne iekšpuses, tavi supertalanti un tavas superspējas no iekšienes tev klauvēja un lūdza, lai tu sāc tos lietot. Izmetieti miskastēji manu mīļu mīlestību, miskastēji nosviestāji, sirds kā zelta saule spīd. Tavs miskastes laiks būs tavs vērtīgākais laiks. Mīlestība ir kā uguns sistēmā, ievedot dzimšanas datus. Tu vari uzzināt visu patiesību par savu un savu sāpinātāju, uzdevumiem, talantiem, dzīves posmiem. Tas, ka tavs mīļais cilvēks nepilda savu karmisko uzdevumu, tas nenozīmē, ka arī tev nav jāpilda savs karmiskais uzdevums. Saldējati ledus kluci, saldējieti manu sirdi, ledus kusa, uguns lēca, mīlestība augšām cēlās. Tava neziņa, kas tevi plosa un paralizē tavu dzīvi, pazudīs kā nedijusi, un tavā dzīvē atgriezīsies neticami liela enerģija. Jautāsi sev, kur es biju ātrāk, tava dvēsele pēc zināšanām un iedvesmas ir jau tik sen ilgojusies. Tavām mokām un ciešanām būs pienācis gals. Pērc jaunu līmeni, rakstiski vai konsultatīvi, vai abus kopā. Tu atklāti savas superspējas, kuras ir tevī un noderēs tev tava jaunā līmeņa realizācijai.